15. novembrī Bauskā notika Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas reģionālā vizīte, lai pārunātu novada aktuālos jautājumus, tostarp pievēršot uzmanību pašvaldības līmeņa veselības aprūpes ekosistēmas izveidei. Vizītes laikā Saeimas priekšsēdētāja apskatīja remonta procesā esošās administrācijas telpas, kā arī tikās ar slimnīcas valdes locekli Margaritu Epermani un galveno ārsti Inesi Strazdu, lai pārunātu slimnīcas attīstības stratēģijas jautājumus. Es gribu teikt, lai mums vairāk būtu tāda slimnīca kā Bauskas slimnīca, kur viss šī veselības aprūpe tiek skatīta kompleksi un ietverot visu novadu. Un man liekas, ka izdarīts ir ļoti daudz. Pirmkārt, no šīs sadrumstalotās sistēmas ir veidota viena, jo daudz vieta vēl šī sadrumstalotā sistēma rada to, ka visiem ir vajadzīgi kaut vai tie paši speciālisti. Bauskas slimnīcas attīstības stratēģija paredz izveidot Bauskas slimnīcu kā Zemgalē vadošo ārstniecības pakalpojumu sniedzēju, nodrošinot iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Kā mēs ejam uz priekšu, tā arī sistēma ir jāmainās līdzi laikam. Un šajā gadījumā, ja cilvēkam vajag, piemēram, 100 km aizbraukt, cik viņš laika zaudē, tas ir tas iemesls, kāpēc mums jādomā par to, ka cilvēkam ir tiesības saņemt šo pakalpojumu tuvāk. Otrs ir saistīts ar stacionāriem pakalpojumiem. Sistēma vēsturiski izveidojas uz to, ka nav sadalījums par to, ka kaut kādā brīdī tam pacientam ir jānonāk nākamajā posmā, un to otru posmu var sniegt cita slimnīca, kas ir zemāka līmeņa slimnīca, bet nodrošina to nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu. Kopējā sistēmā tas būtu izdevīgāk, jo attiecīgi pacientu pārved tur, kur tas ir nepieciešams, un viņš šo pakalpojumu var saņemt. Jo sarežģītāks gadījums, jo skaidrs, ka universitātes slimnīca var sniegt to pakalpojumu, bet ir uz vietas ļoti daudz iespējas, kur tieši šīs slimnīcas, reģionālā slimnīca ir tās, kas var uz vietas veikt veselu virkni manipulāciju, un tam nav obligāti vajadzīgs universitātes slimnīca. Un tas ir jāsaprot, un tā ir tā pakalpojumu pieejamība tieši tuvāk dzīves vietai. Lai veidotu vienotu veselības aprūpes ekosistēmu, jau oktobra beigās Bauskas novadā tika apvienots 3 veselības iestādes, izveidojot Bauskas slimnīcas filiāls Iecavā un Vecumniekos. Un šobrīd slimnīca savu attīstību turpina. Prioritātes mums ir 3. Pirmais ir personāla tālāk izglītība, jauno speciālistu piesaiste. Nākamais ir infrastruktūra. Pirmkārt, uzņemšanas neatliekamā medicīnas palīdzība. Nākamais ir dienas stacionāra operāciju bloks. Arī poliklīnikas, jeb šo ambulatorās daļas vides pieejamība. Šeit pat ietilpst arī ģimenes medicīnas attīstība 3. stāvā, veidojot šo saucamo 3. stāvu ģimenes ārstu medicīnas vietu, kur pieņem ģimenes ārsti. Tikpat būtisks arī ir filiāļu attīstība, kur ir primārās veselības aprūpes moduļa izveide, kur attiecīgi 3 ģimenes ārsta prakses atkal veidos noteiktu pakalpojumu apjomu un, protams, arī infrastruktūras sakārtošanu jauniem speciālistiem. Vizītes noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa tikās ar slimnīcas personālu, jo, kā uzsver Bauskas slimnīcas vadība, attīstības stratēģijas plānā būtisks ir arī darbinieku labbūtības jautājums. Ilze Daukana Sterģi, Ingors Šalts, Zemgales reģionālā televīzija.